Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Tikko mēs runājām skatītāji ar godpilnās pēdējās vietas ieguvēju Kašeru, un tagad pie manis klāt ir Madara un viņas mamma. Madarai gan šodien bija priekšpēdējā vieta, bet sniegums bija fantastisks. Tev pašai taču arī bija labas sajūtas, vai ne? Jā, sajūtas tiešām bija labas, un šoreiz es atcīties, ka emocijas ņēma virsroku, bet es turējos līdz galam, lai galvenais dziesmas vidū nesāktu raudāt, un tas man izdevās. Kā nu bija mammai? Madara teica, ka viņa izgāja skatos un redzēja, kad jau pēc video jau bija asariņas. Kāpēc tā? Zin, kā Māriņa ir, kad bērns dzied. Vienalga, vai tā ir šūpedziesma, vai roks, vai vēl. Sirsniņa dubultīgi sāks ritmā sist, un tu vienkārši, ja tu esi dzīves cilvēks, tev ir emocijas, un tās emocijas ir tās, kas, kuras ņem virsroku, un es sapratu, ka es varu raudāt, jo es neesmu uz skatuves. Es domāju, kaut tik Madara man noturēties, kaut tik, es jau tā slēpos, es domāju, lai bērns neredz manas acis, bet, es nevarēju, piedodiet, man tas bija tik emocionāli, skaisti, ja, un es dzirdēju arī netīrās nopiņas, jā, kā jau muzikālais pedagogs, bet vienalga, tas bija skaisti, mētiņ, un paldies par to, ka tu man esi, un ka tu man dziedi, un ka tu man esi vismīļākais bērns uz pasaules kopā ar manu puisīti. Tas ir ļoti skaisti un nav jāsaka piedošana par emocijām, jo tas bija tiešām skaists mirklis, emocionāls. Bet kā būs rīt, vai jūs atbalstīsiet arī Madaru klātienē? Jā, es atzīšos, pagājušajā sestdien es biju un vadīju balli, Valentīnas dienas balles, un paļāvos uz likteni, un zvanīju Omai, prasīju, kā notiekās. Oma raudi, saku, pa ko tu raudi? Madara ir palikusi. Man prieks, jā, neko rītu, jāsēž, jāskatās. Es būšu mājās, un es būšu pie televizora, un manu enerģija būs tā, kas tev spēcinās un liks būt stiprai. Jo spēle ir spēle, noteikumi ir noteikumi, vienalga ir jāiziet. Es ceru, ka tas nav mans bērns, bet tu jau zini, vienalga, mētiņ, es tev mīlu. Viss. Bet rītdien, nav jāķer kreņķis, jo tomēr forši iespēja akustiski nodziedāt kaut ko labu. Un pagājušajā nedēļā tu parādīji, visu, kas tev ir iekšā izbalsošanā ar dziesmu. Šonedēļ jau ir padomā kaut kas. Ja godīgi, tad vēl nav padomā, bet rīt es tiešos pie savas dziesmu mapes, kur man ir dziesmu krājums, ko esmu dziedājis, un noteikti kopā ar Mārtiņu Ruski izdomāšu. Tikko runāju ar Kašeru par to, kad izrādās, ka Madara un Kašers sen ir pazīstami. Vai tas ir tā kā jūsu roka pielikta, ka tieši Kašers bija tas, kas auklēja Madaru? Nē, tas noteikti bija liktenis, jo Rojā ir cik mājas? Ir arī 5 vai 10 mājas, bet vienā no tām mājām dzīvoja mūsu Omīte, vienā treptelpā ar Kašeru Omīti, un tas liktenis vienkārši Madara dzīvoja pirmā stāvā, viņš trešā varbūt, ejot uz augšu uz leju, viņš varbūt ievēroja, ka tā Madariņa tur priekšā mocās ar to riteni, ko viņš esot tev iemācījis. Jā, tā kā, man priecē un man patīk, ka Kašers ir tas pozitīvais lādiņš, tas, kas visus viņus apmīļo, sapurina un draudzīgi ar visiem draudzējās un mīl, un es zinu, ka Madarai, piemēram, rītdien būs stiprs plecs blakām, uz kuru var paļauties, un kā būs, tā būs. Tā kā viss ir kārtībā. Tieši tā, Kašers arī teica, kad viņš rīt sargāšot Madaru, turēšot viņai roku un rūpēšoties par to, lai tev viss ir kārtībā. Tas ir tāds drošības sajūta, vai ne? Jā, protams, tāpēc, kad Kašers arī ir viens no tuvākajiem cilvēkiem man šovā, pie kuras var paraudāt, pasmieties, pajautroties, un tikai es domāju, ka rīt man tiešām būs vieglāk, jo Kašers būs blakām. Es domāju, ka rīt būs viss kārtībā, jo tev ir tik ļoti mīloša mamma, kas atbalsta katrā mirklī. Mums noteikti ir jāpamāja roku Omām, abām Omām, kas tagad skatās, jo viņu man teica, lūdzu, ja tu esi intervijā, pamājo, un pamājām visiem, paldies visiem atbalstītājiem. Es nesaukšu pilsētas, bet paldies, mīļie, un mēs jūtam, ka jūs atbalstat
jānotiek. Tieši tā, paldies jums, dāmas, lai jums patīkams vakars. Skatītāji, visam jānotiek tieši kā tas notiek, kā tikko Madara teica. Un tad, nākamam blakus Lingita. Un tikko Madara teica, ka visam jānotiek tieši tā, kā tas notiek. Vai tev nav pārsteigums par to, ka šonedēļ 3. vieta, tas ir ļoti augstu? Labvakar! Jā, protams, man tas ir liels pārsteigums, bet es šodien tiešām centos ielikt visas emocijas, visu to, kas manī bija sakrājies, un ielikt to visu dziesmā, un ļoti daudz trenējos, un es domāju, ka tas varbūt pat ir pelnīti, jo es patiešām centos, cik vien labi es varu. Un arī žūrija tev novērtēja ļoti labi. Tas arī ir tāds miers, vai ne? Vairs nav no žūrijas nemaz jābaidās. Tieši tā, katram cilvēkam ir savs viedoklis, un es domāju, ka visu kārtībā vienmēr var labāk, vienmēr. Un arī es sev neuzlieku tādu latiņu visu laiku, lieku ar vien augstāk, bet es cenšos un visu laiku cenšos progresēt. Kas tev palīdzēja izdomāt, ka tev būs šāda gandrīz akustiskā versija šai dziesmai? Man liekas, tas jau bija skaidrs uzreiz, man liekas, visiem, jo, mainīt tādu dziesmu būtu īsti neprāts, jo, tā ir dziesma tāda, kādai tai dziesmai ir jābūt, un tāda ir oriģināla tā dziesma, un taisīt baigo popsīgo gabalu, tas, man liekas, nebūtu, un arī šādi tā dziesma izklausās vairāk priekš dvēseles labāk vismaz manuprāt. Kur tu smēlies to iedvesmu, kas tev deva tādu mieru un priekšnesamā harmoniju? Īstenībā šodien pirms priekšsuma un vispār pirms visas krāsošanās viss tā, es mazliet palasīju jauno derību bībelē, un tā kā dziesma ir par lūgšanu, es ticu, ka arī man tas palīdzēja. Paldies tev, Lingit, es ceru, ka tavu sasniegumu turpinās augt un viss izdosies. Lūk, mīļie skatītāji, ar mani kopā ir Marta Ritava, 2 kavalieri, varbūt pat miesas sargi, kas to zina, un īpaša mantiņa rokās. Kas tas pa brīnumiņu tev ir rokās? Tā ir pelīte vai peļuks. Tas ir mans mīļais mazais sunītis, pēc kuras ļoti sajaukusies, es viņu ļoti mīļu. Jā, mēs redzam, ka tiešām ļoti mīļa bučas dod. Un kas šie par kavalieriem tev pie sāniem ir? Tie ir mani brāļi, pateicoties kuriem es esmu izaugusi par normālu cilvēku. Tas ir Mārtiņš vecākais un otrs ir Krišjānis. Sveiks, Mārtiņ! Ja tu esi vecākais, tad kādu to ieguldījumu tu esi devis Martas dzīvē? Es šodien nobalsoju 3 reizes pa viņa. Pa Ingitu arī 3 reizes. Man Marta un Ingita vismīļākās šovā, mans favorīts. Kāpēc? Labi, Marta zinām, kāpēc Marta ir, bet Lingita, tev patīk tā kā viņas temperaments vai tas, kā viņa dzied? Kā viņa dzied, man ļoti patīk. Un kā tad otrs brālis? Vai viņš atbalsta māsu arī katru nedēļu un skatās koncertus? Es katru nedēļu cītīgi atbalstu un katru reizi piezvanu 2 reizes. Redz kā, mīļie skatītāji, mēs redzam, ka abi brāļi atbalsta Martu un pārzvana par viņu. Bet kāds varbūt varētu atklāt mums kādu notikumu, kādu atgadījumu smieklīgu, ko Marta bērnībā ir izdarījusi? Varbūt nočiepuši tavas bikses un sagriezusi? Nē, viņi varētu kādreiz tiešraidē parādīt, kā viņi māk nospļauties tā kā čalis ar skaņu. Un tu esi tas, kurš to viņai iemācīja, ja? Nē, es esmu tas, kas skatījās, un brālis iemācīja otrs. Kā tu izdomāji, ka Martai vajag šādu prasmi apgūt? Spļaušanu. Es nedzirdēju jautājumu. Kā tu izdomāji, ka Martai nepieciešams apgūt šādu prasmi spļaušanu? Skaļu. Tā bija nepieciešama prasme, jebkurā dzīves situācijā. Marta, vai tas ir noderīgi arī atrodoties uz skatuves? Nē. Mēs divi nemākam nopietni runāt. Es skatos, bet vismaz mīļā pelīte gan ļoti nopietni uzvedās, sniedz visiem bučus. Kā tev pašai patika savs priekšnesums šodien? Man patika, bet es varēju, bija emocijas, bišķi pa daudz, atkal nenoturējos un pārņēmu to dziedāšanu, tāpēc man jācenšas sabalansēt tas viss.
Bet žūrija ļoti atzinīgi izteicās par to, ka tev pat esot savs īpašais stiliņš. Vai tu nojaut, kas tas varētu būt, tas stiliņš? Tāds, ka man ir tās dziesmas tādas uz vienu, nu tā vārds nevar izstāstīt, tā kā uz vieniem akordiem, hipnotizējošas, kā Ieva Karēvica saka. Bet par tiem 4 akordiem, starp citu Dīdzis Bordojam, kad viņš pirmo reizi dzirdēja, ka es dziedu tieši šo dziesmu, viņš teica, es domāju, Marta, ka tu māki tikai 4 akordus, un kad vispār neko citu nemāki. Tā kā es gaidīju, ka būs arī šāda reakcija. Bet varbūt vajag vairāk akordus iemācīties, ko? Varbūt pats iemācies kaut ko. Lūk, mēs redzam, cik mīļas ir brāļa māsas attiecības, un kā tad vecākajam brālim patīk tas mūzikas stils, ko Marta patīs, atcer un izpilda? Man ļoti patīk, jā. Vienīgi vajadzētu akordiem piestrādāt drusku. Es jau viņai sen teicu, ka pamaz ir. Vai tu arī pats spēlē kādu mūzikas instrumentu? Es, jā, bungas brīvajā laikā. Bet brīvajā laikā tā ka neviens neklausās. Un vai otrs brālis arī spēlē kādu mūzikas instrumentu? Brālis spēlē kokli pa brīvā brīdī. Tad jums varbūt pat varētu sanākt folkgrupa, vai esat par to domājuši? Jā, mēs visu laiku mēģinām mājās par to, ka mums varētu sanākt folkgrupa. Mamma spēlē flautu, blokflautu, un tētis spēlē tubu. Nu, fantastiski, mīļie skatītāji, iespējams, mēs vēl turpmāk redzēsim, ka Ritova ģimene apvienojas vienā kopīgā folkgrupā. Tas būtu kaut kas fantastisks. Un kādi plāni jums ir rītdienā, jaunieši? Uzspēlēt bungas ar brāli kopā un gaidīt, kad māsa aprīlī iznāks ārā. Viņš nav tik stulbs, kā izklausās. Viņa rīta ies uz... Rītā skatīsimies izbalsošanu. Bet tas ir standarta atbildē. Loģiski, ka mēs pretbalsosim visi. Es gribēju savādāk atbildēt, Marta. Un par ko tad? Vai jūs balsosiet arī rīt par kādu izbalsošanā? Varbūt par kašeru? Vai tev patīk kašers? Man ļoti patīk kašers. Un es ļoti ceru, ka rīt nebūs izbalsošanā Lingita no iekšējā balsojuma. To jau vēl mēs nezinu. Varbūt Marta to zina. Vai jūs esat runājuši savā starpā, kurš varētu būt trešais? Pelītei esot ko teikt. Pelīte saka, ka viņa visiem, arī jums skatītāji, sūta bučus. Teikšu paldies arī Ritavu ģimenei, foršajiem brāļiem un māsai Martai, lai jums patīkams vakars, un tad jau rīt tiksimies TV ekrānos kanālā 2. Noteikti. Paldies jums. Atā. Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā O-karte.